Ķeramies pie makrotrendiem. Tātad, kas pa īstam notiek, ja, un kur pasauli iet. Un dažkārt var šķist, ka kamēr tad pie mums atnāks, ja, bet vienmēr ir labi tomēr būt gataviem un zināt, kas tad notiek, un pie mums agri vai vēl atnāks kaut kādā veidā. Un viena lieta, ja, lai jums nebūtu tāds uztraukums, ja, un nerelevants sajūta, ja, tad šeit gan, diemžēl, ir deformēts tā krāsa. Ja, tad man ekrānā es redzu šo te pantoni, kurš bagātina prātu, ķermeni, dvēseli un stiprina pārliecību un stabilitāti. Visiem apmeklētājiem es nosūtīšu šo prezentāciju, un tad, kad ir grūti, ja, jūs varat atvērt šo te slaidu un ilgstoši paskatīties, ja, uz šo te. Un kas notiek šodien? Ja? Šodien īstenībā šis te self, ja, un šī te sevis pašu komunikācija, ja, ar selfiem, ar savu paštēlu sociālajos mēdījos, un tas ir daudz aspektu, ja, tas ir pašpārliecības, pašcieņas, sociālā statusa simbols, ja, cik tev ir sekotāji Faceitī vai cik nolaiko Instagramā. Ja. Tā ir arī tāda sadarbība, ja, un tas ir darba tirgū svarīgi. Ja. Tur LinkedInā, ja, vai man tur aicina uz šādām darba vietām vai aicina uz tādām darba vietām. Un kopumā personas atpazīstamībā. Ja. Bet tas trends īstenībā ir uz to, ka šis te self būs gan komunikācijas, gan cilvēku tādas pašpārliecības vai cilvēku identitātes centrs. Ja? Un tas iemesls ir patiesībā tāds, ka mums apkārt ir tik daudz tās pārmaiņas un tik daudz nenoteiktības, ja? Ka īstenībā tas īstais tas referents punkts, ne, par to, kam tad es varu uzticēties, un beigās cilvēks nospēj saka, nē, es labāk pats to izdarīšu, ne, un es tiešām, vismaz sevi tais pazīstu aptuveni. Ja. Lūk. Un tas iet tālāk tādā jau detalizētībā, piemēram, self-tracking, ja, ka cilvēki seko līdzi savām gaitām, un viņi pat šēro savus gaitas, ja, lai arī citi var sekot līdzi. Un tas notiek, ja agrāk tas bija vairāk tādas gīku lieta, ja, un tur kaut kāda ļoti advancēta mārketings, vai IT speciālists tur to darīja. Ja? Bet tagad mums, piemēram, Endomondo reģistrē skriešanas paternus. Ja? Reģistrē gulēšanas laikus, tev telefoni modina noteiktā laikā, un kas tur pakļaujās bioritmiem un tam līdzīgi, un cilvēki arī to šēro. Ja? Un tad īstenībā sanāk tā, ka es pats sev ar tehnoloģijām sekoju līdzi visu laiku, un arī citi seko līdzi. Un, protams, ka jā, ir arī dedicated hardware risinājumi, ja, kas ir šie pulkstenīši un Apple Watch, kas tagad gatavojās, ja, kur tur mērīs pulsu un atrašanās vietu un signalizēs. Un tā, ja. Bet, ja šodien tas, teiksim, vēl uz robežas tāda eksotika, ne, tad īstenībā tā būs ikdienas rutīna. Ja. Gan veselības aprūpē, gan drošībā, ja, un lai teiksim, bērni mēs zinātu, kur atrodās, un tā tālāk, un tā tālāk. Paša izglītība. Nākošais svarīgais trends, ja, ka pēc 30. gadā futūristi tādas prognozes saka, ka 2050. gadā cilvēkiem 6 reizes savā mūža laikā vajadzēs atjaunot savas zināšanas fundamentāli, pārizglītoties, jo tās tehnoloģija attīstības un tas, kas tiek prasīts no cilvēkiem, ja, tas mainās tik strauji, ka tas, ko mēs iemācījāmies šodien, rīt var būt pavisam nederīgs. Ja, un varbūt rīt tā, ka ir profesijas, kuras šodien nemaz neeksistē.